Bet nekas jau nerodās tukšā vietā, cik redzot arī 1883. gadā. Arī te bija aktīvi ļaudis, tā kā jūs, kas šodien šeit ir klāt. Un tas tradīcijas, tās arī ir tās, kas šodien turpinās, tas sporta veidos. Ģimeņu tradīcijas, dažādas treneru paudžu maiņas viens otram nodot tālāk un tālāk. Tā kā, nu jā, tiešām jāsaka liels paldies visiem jums, kas šodien šeit ir klāt. Andželam ar kā tādai staigājušai enciklopēdijai, kurš to visu spējas apkopot. Nu, droši vien varētu uztaisīt daudz biezāku un daudz kvalitatīvāku šo grāmatu, un tā droši vien arī būs vajadzīga. Es gan šodien arī sporta pārvaldē teicu, ka man liekas, ka vajadzētu padomāt par to, lai katrs liepājnieks var šādu žurnālu iegādāties. Pagaidām tā ir eksemplāru skaits, cik viņš tur ir. Man liekas, ka nepietiks ar to visiem gribētājiem. Nu, un, jā, pie reizes gribētu tad arī teikt, ka mēs ejam uz priekšu, un sporta bāzes tās jau, kas ir, ko es tur nosaukušu, Olimpiskais centrs, kas dod mums iespējas rīkot arī Eiropas un pasaules mēroga sacītas, bet tūlītās tiks iedurta lāpsta pie 5. vidusskolas un sāksies vieglietīgas manēžu būvniecība, kurā tad varēs arī citi sporta veidi piedalīties. Un pat tuvojās tas brīdis, kad arī tenis kompleksam sludinās konkursu arī projektēšanai, un arī 2017. un 2018. gadā vajadzētu arī tenisa kompleksu uzbūvēt. Tad jau arī skatīties tālāk tas, kas ir vajadzīgs futbolā un kas ir vajadzīgs vēl citiem sporta veidiem. Tā kā Liepāja ir kustībā un sporta dzīve, domāju, ka vēl sasniegs vēl augstāks rezultāts, jo šis gads, kāpēc radās šis žurnāls, tāpēc, ka mēs esam Eiropas pilsēta šobrīd. Vienīgā Baltijas valstīs vēl tāds tituls vēl nevienā pilsētā nav bijis. Tā kā vēlreiz paldies Andželam un paldies jums visiem par to darbu, ko jūs esat ieguldījuši Liepājas sporta dzīves attīstībā. Paldies!